Man ļoti žēl, ka jūs neviena nepamanījāt, ka man šodien kājās ir džinsu bikses, kuras man derēja. Es neatceros, kad. Es neatceros, vai šīs bikses ir pirms Katrīnas vai jau pirms Elizabetes. Es vienkārši neatceros, kad es pēdējo reizi biju džinsu biksēs. Wow! Mamma viņas vēl bišķi spiež, un tāds puncītis arī, protams, ir, ja? Bet tā ir uzvara. Wow. Es šodien joka pēc, man bija netīras tās bikses, ko es laiku dricelēju riņķī. Un es vienkārši domāju, joka pēc jāizvelk džinsu bikses. Un es biju tik laimīgs. Un es taisu to cietvaru auslēdzu. Dievs, cik tā ir patīkama sajūta. Jo, tā kā, protams, ka mans ķermenis mainās. Protams, ka es neesmu vairs tā, kas es biju. Bet mans mērķis ir atbrīvoties no tā liekā svara, kas man traucē, un šī ir viena no tādām mazām uzvarām, ka es esmu tā kā atgriežos mazliet atpakaļ tur, kur es gribu būt. Super. Nu tad kopējās tās sajūtas ir, ja mēs taisām atskaiti, vai ne? Jo šodien mēs taisām, praktiski gandrīz 3 mēnešus, bez 5 dienām. Šodien mums ir 11. janvārs, laimīgi jauno gadu. Un ik pa laikam kāds uzrakstā, kur mēs esam pazudušas, vai būs vlogs, vai kas ar mani ir noticis decembrī. Vai viss esam vienkārši saplēsušās, ka pietiek. Vai vienkārši visiem saprat, ka nebūs un nevajag un tā. Bet vienkārši dzīve ir dzīve. Decembris vispār man bija ļoti smags mēnesis, un tev arī ir savs komentārs par to, vai ne, ko nozīmē 2 mēneši projektā. Un tas pirmā mēneša entuziasms, tas uzrāviens, tas viss tā foršā sajūta, tie lieliskie rezultāti, tas bija ļoti skaisti, un tad sākās 2. mēnesis, kur es reāli sabruku, bet tas nebija tieši mūsu attiecībās un mūsu projektā. Man ir ļoti svarīgi šo visu tagad izstāstīt, jo man vienkārši šis 2. mēnesis mūsu projektā un arī vispār decembris kā mēnesis bija vissmagākais manā dzīvē līdz šim. Es domāju, ka man beidzot atnāca smadzenēs sapratne, ko prasa 2 mazi bērni. Kad Katrīnai palika 4 mēneši, tas bija Ziemassvētkos, mēs saslimām. Mēs visi saslimām, un man bija bronhīts, un mamma nevar atļauties slimot. Tu tā kā slima mamma paliek joprojām mamma, no kuras visi visu grib. Un es sapratu, ka ka visi ir par daudz projektu, par daudz darbiņu. Kaut vai uzfilmēt šo vlogu, tāpat mums ir satikšanās, tāpat mums vajag izskatīt to stresu, ko mēs sākumā darījām, un tas ir vesels menedžments, un aiz katra tā mazā soļa, ko tu gribi izdarīt, tev stāv ārkārtīgi liela plānošana. Un kaut vai, lai šodien šeit mēs būtu, es piesaistīju savu mammu, vīra mammu, jo mamma nevar tik ilgi, un vīra mamma tur atkal var kaut noteikti laiku, un tad vēl savu māsu, un vienkārši viss tas ir... Nav tā iekāp mašīnā, tad pirmies iekāp mašīnā un esi klāt. Un cik tev vēl vajag būt tādam emocionāli stabilam, lai to turētu. Un decembrī es vienkārši sapratu, ka man nav par maz dienu, kad es atpūšos pasīvi. Jo man visu laiku galvā ir sajūta, ka vajag aktīvi atpūsties. Ir brīva diena, kaut kas jāizpilda, kaut kur jābrauc, kaut kas jādara, kaut kur jāiet pasteigā kaut vai. Produktivitāte. Bet izrādās, man ir jāiemācās vienkārši pagulēt. Un man ir tik grūti, es neesmu tam pieradis, es neesmu tāds cilvēks. Un man ir tik grūti vienkārši pagulēt gultā. Kaut vai barojot Katrīnu, ko šobrīd bija tās augstās dienas, -20, mēs negājām ārā, kaut vai gulēt gultā 4 stundas, kad viņa visu laiku salipinātu miedziņu, vai ka vajag to krūti mutē. Plānotāji ierakstīt neko nedarīt. Pidžamas diena. Tas ir ļoti svarīgi. Ieplānot neko nedarīšanu. Un nepārmest sev. Man ir viena apņemšanās šim gadam nākus klāt. Visā sarakstiņiem, kas valkās visu mūžu.
ierakstījis klāt, es gribu ar sevi runāt iecietīgi. Jā. Pamanīt to, ko es jau izdaru. Bet es šodien jau izdarīju tik daudz, un tas jau ir tik forši. Nu, nevis, kad, to nepaspēju, to nepaspēju, tas nesnāca, tur tas stress. Tā visu laiku būs tagad kādu laiku. Tāda ir dzīve. Jā, saprast to reālo situāciju, kāda ir, un viņā adaptēties. Un kas man ļoti patika, ka tu tikko arī sāki mūsu tikšanos ar to, ka tu saki, hei, stop, džinsas, jo citās reizēs tas ir īstenībā tāds progress. Es par to pierakstu pie 3. mēneša sindroma klāt, ka tu sāc saredzēt arī tādas, kas izmašī nav pat arī maza lieta. Jo iepriekš tev bija, enerģija ir vairāk, jūtu, ka jūtos tā kā, tā paša pati tā kā vieglāk, bet tie kilogrami. Un visu laiku bija, ka, kur tas kilograms elpo pakaus. Un tas arī bija 2. mēneša lūzums, kas nāca tam klāt. Kā bija smagi tev, bija smagi man, saprotot, kā lai es tā kā ielieku tev iekšā, viss notiek, viss kārtībā, bet tomēr tie kilogrami elpo pakausī. Un vēl viens lūzums decembrī notika, droši vien visam tam visai tai krūzei piepilēja klāt vēl tas, ka mēs uzkāpām uz svariem un sapratām, ka ir atmetiens. Ka neiet vairs uz priekšu tā, kā gribās. Jo man tā pirmā doma, uzsākot šo sadarbību arī ar tevi un vispār, es gribu nomest 20 kilogramus. Jā. Un tagad? Un ātri. Ja jau vienā mēnesī var nomest 7, tad jau līdz gada beigām es varu nokļūt zem 100 kilogramiem. Tie kilogrami, man tas tik drausmīgi satricināja manu to būtību, ka tas tā nenotiek. Ka es, un arī paldies tev, ka tu biji tik pacietīgi, jo man tiešām nokrita tās rokas. Ne jau, ka es tagad gribu atmesties atpakaļ, vai ka es gribu ēst atkal tā, kā es ēdu, jo man tev ir jāsaka visām milzīgs paldies. Man tev ir jāsaka vienkārši milzīgs paldies, jo es pa šiem 3 mēnešiem esmu izdarījusi tik daudz. Šis ēšanas ieradumi, tas, kā es ēdu līdz šim, tas bija tāds neaiztiktais bubulis, kuram es nespēju pieķerties klāt, jo man nebija resursi, man nebija motivācijas, spēka, enerģija. Tā kā izmainīt ieradumus ir nenormāli grūti. Ir nenormāli grūti izmainīt savus līdzšinējus ieradumus. Iedomājieties 20 gadus vai cik gadus esmu ēdus tā, tad tagad pēkšņi vienā mēnesī sākt ēst veselīgi par 100%, tas ir drausmīgi grūti. Un redz, kā arī šajā brīdī tāds labs moments, ko tu pat arī saki, ja 20 gadus ir veidojies tas ķermenis, kāds viņš ir, tā situācija, kādā tu saproti, protams, tur ir 2 bērni vēl pa vidu, kas arī dod savu. Un tad 2 mēnešos mēs gribam, bet tagad es gribu, lai tā kā tas, kas notika 20 gados, mēs gribam, lai 2 mēnešos mainās. Un tas ir ļoti cilvēcīgi. Cilvēcīgi tas ir saprotami. Tomēr, kā es jau tev pēc tam arī pārdzīvoju, ka es tik neiecietīgi teicu, tu man cilvēcīgi saproti. Nē, es jau nesaprotu, kā tā var gribēt 2 mēnešos. Es to profesionāli sastopos visu laiku, un tic, man ir arī cilvēki, kas man saka, es biju uz treniņu, bet nav nekādas izmaiņas. Es nestrādāju, nav jēgas. Un tu saproti vienkārši, kā tajā ķermenī tas viss notiek. Un šobrīd, kad 3 mēneši ir pagājuši, jo tās ir krīzes, tas ir normāli. Tās ir krīzes. Un tik briesmīgi. Un es vienkārši saprotu, es vēl ar to sevis, ar to, ka es no sevis prasu par daudz. Tā kā man ir tik grūti pieņemt, ka pietiek arī darīt tik, cik es daru. Ka tas jau ir daudz gana, bet vienkārši tie mani apgriezieni pirms bērniem bija daudz lielāki. Un es zinu, ka es varu vairāk. Un tad liekas, ka kas tad tas ir? Ja? Es taču varu vairāk un pārstāt šito runu. Un ir mums tās 2 balsis galvā, un īstenībā tiešām ir. Un mācēt to dialogu veidot ar tādu iecietību pret sevi, jo manai balsī galvā vienai arī ir, pat arī vārds, mainās tie vārdi, no mēneša uz mēnešu, kā es viņu sauc. Un ir otra balss, kura tad tā viena sāk teikt, skaidrs, reku, tāpēc tur ir tā, un tas jau notiek pa lēnu, un tad tā, halo,
es atvainos. Madara mājās. Te ir atnākusi. Kā sauc tavu nelamo valsti? Dažreiz Kārena. Kārena ir atnākusi. Man jāizdomā vārds savai valstī. Un tagad tu saproti, ka ne katra doma ir taisnība, un tu tā kārtīgi domā, vai šitā doma man tagad kalpo? Kas no tām? Vai tas mainās? Kaut kas tā kā tu arī saka, tas dialogs ir ļoti skaļš īstenībā. Jā, kaut vai šodien es gribēju būt šeit. Es Madarai saku, tu būsi tikos labi, es jau būšu 12. iekārtoši, tad viss sagatavosimies, ierados 10 minūtes pēc Madaras. Cilvēks brauc no Rīgas. Un atkal man sāka šitas stress uz visu. Bet es izdarīju labāko, ko es varēju. Es tiešām nebiju tā, ka sēdēju tur. Jā, un vienmēr jau tas tu saproti, nekas no tā nav kā traks noticis. Un tieši tāpat arī turpmākais ceļš, kas arī būs, jo 3 mēnešos mēs paskatīsimies tik daudz, kas ir noticis, ka es arī pati gribēšu uzrakstīt labprāt sev tādu. Man ir arī brīnišķīgs profesionāls bijis pieredze tieši, ka tu esi tik atklāta un apzināta, ka tu saproti, man patīk, ka tu arī skaļi komunicē to savu iekšējo dialogu. Es saprotu jau, ka tā, bet bāc. Un tā kā, ja mēs ielikt, piemēram, un ka tu iet skaļi runātos, tad tiešām liktos, ka 2 cilvēki runā. Un tas ir ļoti normāli, jo vairāk mēs apzinām. Mēs jau katrs esam. Ja mēs apzināmies to iekšējo dialogu un mākam sadzirdēt un mākam pateikt tām domām, man, piemēram, misija ir apstādināt domu, kas man nekalpo 7 līdz 9 sekundēs, jo tur var iesaisties, vai ne? Tu vari 3 dienas domāt, tev tā doma vienkārši par to prātu. Tur tad tā viņa kaut kur tu pamosties un tu ar to pašu. Un kā tu to dari? Tu uzdod sev jautājumu numur 1. Tātad, piemēram, ienāk prātā doma, man tas kilogrami tagad nenokrita zem 100, ja? Tev uzreiz jautājums, saprot, šitā doma nav. Beki, kurš tu prasi, vai es kaut ko varu tagad mainīt ar to? Ja tu saproti, jā, varu mainīt, tad tu maini. Ko es mainu? Principā nevar tur neko mainīt, tas ir vienkārši laiks vajadzīgs. Tādu saproti, es nevaru neko mainīt, tad viss, let it go. Un let it go. Palaid to vaļā. Tas ir jāatgādina sev. Jā, un tur sev arī runā. Vai kaut ko var mainīt? Nē. Ja jā, tad maini. Aizdomājos, kāds varētu būt mans vārds. Varbūt man kāds sekotājs var palīdzēt. Jā, kāds būs mans ļaunās balss vārds. Un tās balss jau ir veidojušās ļoti bieži no tās pieredzes. Tā kā tu arī mini tos 20 gadus, ir bijušas kaut kādi veidi, kas ir mēģināti iepriekš arī tie paši 7 kilogrami. Daudz, kas bija ūdens. Ja? Tas nav līdz tiem tauku rezervēm tik klāt ir grūtāk. Un arī, protams, ka es kā pozitīvs cilvēks. Domāju, ka man jau šis būs ļoti viegli un arī, kad būs viegli arī to komunicēt zāru un varbūt šis ir iemesls arī, kāpēc mēs tās vloga sērijas tik nesanāca tik dabiski viņas realizēt, jo vai varbūt arī pat pakomunicēt decembrī, kad es jūtos tik slikti, vairāk par to, kas manī notiek, jo es jau saprotu, ka cilvēki, kuri izrauj no konteksta vai viņi nezina man to dzīves stāstu, viņiem ir savu pieredzi un viņi mēdz padalīties vai dot ieteikumus. Jā. Un tad, un es saņēmu, un katru reizi es saņemu kaut kāds ieteikumus, kā man vajadzētu varbūt tievēt, bet es gribu šeit arī iedot to atkāpi, ka es esmu pati profesionāli tievētāja. Ne tādā ziņā. Ne to es gribu pateikt. Es vienkārši gribēju pateikt, ka šis ir cits gadījums, jo man jau bija forši tie rezultāti. Un es biju daudz darba izdarījusi pirms man pieteicās abas meitenes. Un tie treniņi es jau pēdējos 10 gadus cenšos trenēties dažādi. Tad uz grupu treniņiem, tad tādu mainu treneris, tad to, bet trenējos jau es regulāri. Bet Un šis nav atkal esmu resna, atkal 120 kg. Šis nav tas. Tas ir tāpēc, ka man bija 2 brīnišķīgi bērni. Un tiklīdz es nolieku fokusu nost, ka kā man šī uzturzona nebija sakārtota, un es tiklīdz es neesmu fiziski aktīva tik daudz, cik es esmu, man uzreiz mans ķermenis ir tā iekārtots, ka man nāk atpakaļ vai nāk klātas vārds vienkārši. Un tas ideālais, ko būtu, tur gan cenšoties neizplūst tajā zinātnē, jo, mēģināšu tā vienkārši. Katrā ziņā tavs ķermenis ir iemācījies un pieredzis pie tā, kad ēdu, tad man nāk tā kā klāt, ja bišķi vairāk ēdu. Nēdu, tad nāk, teiksim, nost, vai tas arī tas, kas notiek mikrobiomā, ir super
būtiski, teiksim, es iedotu savu mikrobiomu kādam citam, viņam attiecīgi savādāk tas ķermenis reaģētu, jo manam mikrobiomam nav pieredze, ka svars ir bijis klāt, tad nost, neskaita grūtniecība, bet tas arī tur bija savādāk. Līdz ar to bet tam ir jābūt saskaņā ar prātu, ka tu savam ķermenim iedod, nebūs tagad tā, kilograms tur, kilograms šur. Ziemassvētku laikā es varu ēst, es aizbraucu brīvdienās, es ādu tur picu vai ko, mans svars nemainās, tāpēc, ka nav tas kods, kopējais, prāta zarnu tā as, kurā ir tā, es tagad ēdu un man tagad paliek plus 5 kilogrami, vai ne? Pēc pa 2 nedēļām plus vai pa nedēļu plus 2 kilogrami tur papakaļ, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir ēdiens iekšā vai ārā, un tas arī notika tajās 2 nedēļu atzīmē, ka tev ir bijušas pusdienas, ūdens, viss kārtībā. Bet, kad tu sev iemāci to prātu, un tas es ļoti ceru, un es kaut kā jūtu un ticu, ka šoreiz arī tev tā būs, ja tas, ko tu runā, tā ir tāda apzināts progress domāšanā un apzinātā veselīgā dzīvesveidā, nevis, ka tagad es šito daru, tad man būs tāds svars, un tad redzēs, cik ilgi viņš turēsies. Un man jāturās, un man tagad jāturās, un man ir jāatsakās no tiem saldumiem, man ir jāturās, un saprot, un tā, es vienkārši tā kā, es pirmkārt, vēl viena brīnišķīga atziņa par šiem 3 mēnešiem ir tā, ka es gribu baudīt šo pārmaiņu procesu. Es izbaudu tos proteīnu salātus no tavas aplikācijas. Es miesācasies uz vienu recepti, bet, un es viņus papildinu vienu dienu ar zīltiņu, vienu dienu es viņus papildinu ar vistiņu. Tā kā man vienkārši patīk tā bāze, man garšo, un man tā kā ir doma, pasūtam voltu vai pasūtam, nezinu, Artur varbūt iebrauc veikalā, nopērts tur kaut ko salātus gatavus, kā mēs mēdzām citreiz darīt, vai kaut ko, un tu domā, manas garša kārpiņas mainās, un es izbaudu, man patīk to pamanīt. Man patīk tā sajūta, ka Dievs, es varu atteikties no tā snikera vai no tā kaut kā, man mājās stāv joprojām, vienkārši decembris, vislieliskākais mēnesis, kad uzsāk šīs pārmaiņas. Vienkārši, man mājās ir tonu saldumi, nezinu, no kurienes vienkārši uzradušies, jo kāds kādam dāvina, vai vīram, vai vai kaut kur viņam uzrodās. Un es vienkārši tagad skatos, man negribās. Un šeit mēs varētu rakstīt, šis ir 3 mēnešu rezultāts. Tajā brīdī, kad cilvēks nolēma gaidīt, tepat mums nevajadzētu nekādus kilogramus likt. Cilvēkam, kurš vienkārši katru vakaru ar prieku vai katru rītu apēd 2 šokolādes sieriņus, jo garšo, vai vienkārši ļoti patīk, vai vakarā varētu apēst šokolādes tāfelīti un čipsus vakariņās, jo nav pārēstas pusdienas, jo nesanāca, jo tā ir dzīve, tā mums gadās, bet šajā brīdī man tā kā, es labāk uzcepšu cepumus, un mēs tos cepumus ēdam jau vairākas dienas. Tad, kad man gribās, es apēdu, un es nepārmetu sev, ka es tagad kaut ko apēdu sliktu, vai man vienkārši patīk šis dzīvesveids, man patīk šīs pārmaiņas, ko es eju cauri, un es esmu ļoti uzmanīga pret sevi, jo es zinu, ka tas ir viens brīdis, ka tev viss dzīve no līdzsver, kā grūtniecība, kā dzemdības, kā pēcdzemdības, kā nedodies saslimšanas vai kaut kas notiek ar dzīvi katram no mums. Darba maiņa vai kādi stresa apstākļi, tas nav tikai par bērnu ienākšanu dzīvē. Bet, un tev vienkārši izsit tevi, un tu aizmirsti. Un tu atkal sāc izdarīt to, kas ir vieglāk, jo ir jau. Saprot, man ir bijis, tas bronhīts vēl, nav vairāk. Nav arī lipīgs. Nē, nav vairāk, jau viss kārtībā, vairs trokšņi nav, un esmu vesela, bet es dzēru antibiotikas. Un tad tu ieeja veikalā, es ar ko saskāros vēl tajā decembrī, ieeja veikalā un tev nav ko nopirkt. Tā kā labi, es varu nopirkt banānu vai tur riekstiņus, bet tu gribi kaut ko tādu, tā kā varētu jau apēst kaut kādu dateļu bumbiņu, bet nav, es neesmu viņus uztaisījis, ogrē nekur nevar nopirkt. Būtu Rīgā, būtu foršāk, ne? Un tad izēja ārā to ābolu un to stulbu sajūtu, jo tev vēl tā kā ērtās vecās tās sajūtas, bet, un tas viss ir tāds process, kam tu ej cauri, un man gribas, lai es nevis, Dievs, kā es turos, Dievs, kā es ciešos, ne, es vienkārši gribu, lai šis izveidojas kā tāds dzīves ieradums, tā kā tev ir. Tu tā dzīvo. Un tas nav nekas
Tad nav, ka man ir, tad cik tad ilgi šitā būs, cik forši, cik ilgi turēšu, tad jau redzēs. Ātrāk svētkus, kad varēšu norauties. Jo tad arī tiešām tas ir tā prāta un tā ķermeņa saskaņa, kas arī tev ir veidojās un izveidojusies, kas arī ļaus pēc tam tiešām kaut kas notiek. Nav tā, ka tu iekrīt tur uz mēnesi vai uz 2 nedēļām, tad viss es esmu it kā atpakaļ. Tā vienkārši ir tava dzīve un arī tām atkāpēm ir vieta. Man arī patīk, gan, ka tu pati saki, ka es neesmu pagaidām gatava tie beķerijā ieiet, tāpēc, ka es tā kā jūtu, ka varbūt tas nekalpos par labu. Ja, ka tas mentālā noturība ir daudz tāda spēcīgāka, tad saprot, es varu kaut kādu būciņu nopirkt vērtīgi, gan varbūt viņu nopirkt kaut kur citur, nevis tieši tajā pašā vietā, jo tad tu saproti, ka kaut gan kas ir interesants moments, ko es varu arī no savas pieredzes padalīties, ka tu sajūti, jo kā es jau 5 gadus sanāk, nav tā, ka iepriekš es tur tagad dzēru alkoholu katru vakaru, bet balītēs man bija vai kaut kāda satikšanās ar draudzeni. Mēs kaut kāds tur vīns, mums tāds ir bijis. Alkohols nekad nav paticis, man saknes nevar viņu normāli sagramot, tur viss slikti nepatīk man. Bet tomēr es to turpināju darīt. Un tagad es biju apciemot draudzeni Portugālē. Tas arī ir tik zīmīgi, ka tu jau saproti, ka tev to negribās. Man arī šādi bija ar to alkoholu, kad es pārtraucu lietot. Tu vienkārši dzer, jo tas tā pieradis. Tev pat tu sajūti, ka nav forši. Jā, ka nevajag tam ķermenim nepatīk, ir visi tie signāli, šis mums tā kā nepatīk, nav labi, tu tāpat tā dari, jo tāds ir kā ieradums, visi tā dara un ko. Un Portugālē es draudzenes ar karstvīnu, saku, tad labi, ieradz, un ko tu karstvīns, kas tā? Un tajā brīdī tu sajūti tās vecās kurpes un liekas, kā man nepatīk, es negribu satikt to. Un nav tā, ka es tur biju kaut kāds tur briesmonis vai kas, bet saprotu, šis man galīgi nepatīk. Un es saku, forši 2 smalkus iedzēru, man nebūs. Un ne tā, ka man liekas, es aizmūku prom, bet tu vienkārši sajūti to kurpu un saproti, šitā enerģija un tas viss tev nāk. Es decembrī biju brokastīs ar brīnišķīgām dāmām un tur pēdām rokas un ieradams vai kaut ko garšīgu. Un man likās, es esmu šeit, ir forši, tur ir piedāvājums, tā kā iešu, izvēlēšos kaut ko paņemšu, jo man nav tā sajūta, ka es nedrīkstu atļauties. Es drīkstu. Jā, tas pats ar alkoholu. Madara man ļauj. Jā, tur nav, tu vari darīt visu, vai ne? Es varu, tā kā arī, lūk, un es tagad aizēju, izvēlos, domāju, labi, paņemšu banānu maizi. Likās, gribējās kaut kādu tādu veselīgāku alternatīvu. Un saprotu, un es viņu pagaršoju, un man negaršo. Jā. Un vienkārši, ko tas ar mani izdarījis? Man negaršo. Un viņa ir tāda salda, pliekana, un es vienkārši izjūtu to garšu. Un man tāds, bet kā man viņa ir jāpēd? Viņa maksā 3 eiro. Un Marta bija tieši arī tur, un viņa saka, tu vari atstāt, tu vari neapēst. Jā, tieši tā. Un man tāds, tā arī var. Vai ne? Un es viņu neapēdu. Kā man cerīja karstvīniņš, 6 eiro, tur krūzīte aizgāja malā zālītē izlēju un izmeta to draudzeni jau saka, ko tad es taču varēju izdarīt, dod man. Nē, mīļā, sirds tev ar vienu pietiks. Un ka tu tiešām jāvar atstāt vienmēr, kas labāk, vai sevī tā kā iekšā, vai tomēr atteikties. Man ir bail par šo runāt, tāpēc, ka man liekas, tas ir tik trausls, man liekas, tas var sabrukt un tā. Bet saprot, arī mums jau jāskatās, ka, piemēram, tas nav tāds tā kā noskrien un tad beidzās. Jā, vai ne? Tas visu laiku iet uz priekšu un iespējams ir kaut kāds solis uz atpakaļ. What's next? Beidzās baterija, nomainījām bateriju. Atradu 10 atšķirības ar iepriekšējo kadru. Man ir kafijas krūze un tad vēl viena. Jā, klausies, Madara, es vispār zinu, ko gribēju pajautāt. Kā tev iet? Jā, man iet ļoti jaudīgi. Mēs tik pa mani. Man iet jaudīgi, tas ir baigi. Viss kaut kas šajā gadā paredzēts, bet es dzīvoju lēnāk, cenšos lēnāk un piezumētāk. Grūti, tā kā tu saki, arī gribās visu laiku visu, bet arī tā kā man pagājušajā gadā bija pāris momenti, kuros es būtu varējis teikt, man liekas, ka šitā jau ir izdegšana, tad man šogad ir jābūt apdomīgākai, un tāpēc es saku kaut kādām lietām reizēm. Bet kā tu to saprati? Tu kā sev, tu tā kā... Pēc ķermeņa tādiem fizioloģiskiem signāliem arī, kad tu pamosties no rīta un tāds, kā ir, tā ir. Tā, kāda tur ko. Ja man visu laiku ir, ka es esmu visu laiku iedvesmi. Man pat nāk dienas laikā, un saprotu cilvēkiem reizēm pat īstenībā. Tev patīk kadrs? Jā.
Tā kā mēs arī runājam, ka cilvēki gribas dot komentārus tajā brīdī, ja kaut kas tā kā nav labi, cilvēkiem baigi nepatīk dzirdēt, ka viss ir baigi labi. Bet, principā tā kopumā man tas iespējams ir gēns, ka man vienkārši ir optimisma un iedvesmas viļņi nāk dienas laikā paši no sevis. Tā kā, man arī liekas, ka man tā ir. Vai ne? Un visu laiku tādu, ka tu saproti, wow, tad tā, pie tam jau vēl kofeīns ienāk iekšā, tad vispār tāds, oh my God! Dzīve ir tik skaista. Man nāk tādi pateicības brīži, kas vienkārši brauc, man liekas, es varētu raudāt, cik es pa visu pateicīgi. Un tad es pamostos pēc augusta, man liekas, mēneša, ka bija arī sezonas TV raidījuma filmēšana un sesija universitātē un visi projekti paralēli. Un tas arī esmu mamma, man gribas būt kā mammai, nākt mājās smaidīgai un es atbraucu pēc filmēšanas. Mēs esam pie jūras, es skrienu spēlēt lidošo šķīvīti un visu. Un arī sievai tomēr ar savu vīru, mums tās attiecības nav bijušas uz pauzi, kas nesaku. Tagad pagaidi, ja? Es gribu ar viņu. Un tad es pamostos un nav tā. Nav tā cilvēka, kas varētu teikt, tā jau normāli vai kā, bet man tas nav normāls fizioloģisks stāvoklis. Man ir tā, ka, vienu dienu, tā, ka tu nedomā, ko varētu forši, tad jūt, ko kādā brīdī sirds tā klauvē vairāk pie treniņa, ne tik liels slodzes. Kad tu pasties, ienāc sporta zālē, bišķi tāds iesildīties, pulsu 95, tā. Parasti man baigi jādod iekšā, lai es vispār to pulsu dabūtu augšā. Un saproti, ka tā kā 1, 2, un tā ir tā apzinātība, kurā tu atpazīsti savu ķermeni un saproti, man liekas, ka mums nav ok tā kā līdz galam, jā, tādā, it kā tu tajā visā ritenī skrien, tad tu saproti, tu vari izdarīt, tā kā tu jau saproti, es jau varu izdarīt, jā, tavā gadījumā 2 mazi pipariņi, kuri tev liek apstāties, jā, kaut kādā brīdī, nebūs tu 12 šeit, jau nebūs saražojusi saturu, vēl 3 platformām, vēl kaut kādu sapulci pa ceļam izdarījis, jā, tāpēc, ka tev ir viņas. Un tad es vienkārši sapratu, ka man ir jānomet pa bremzēm, un jāņem klāt komandā arī palīdzība, jo ir šis uzticēšanās problēma, jā, ka tu saproti labāk, es izdarīšu pats milēnieļu, iespējams dāvanu un lāsts, kurā tu esi pieredzis, ka tev ir jākrauj malka, jāgrāb siens, un tu vari visu, vienkārši, ka tu dari, tu vari izdarīt. Un pateikt tagad, nē, tā kā man arī bija interesants moments, kurā man prasīja, vai mēs varam 9. Kaut kāds projekts tur filmēt sporta zālē vai ko tādu, es saku 10 tikai. Un tad tas cilvēks, ar kur man kopā bija jāfilmē, prasīja, kāpēc tu nevari 9? Tā kā kas ir? Bet es vienkārši rītu neziedošu, es ar dēlu es gribu mierīgi paēst brokastis, un man jau pirmā doma tā vainas sajūta tiešām, kas man ir. Cilvēki taču kapā, taču 4 cēlās un ko darīt. Un tāpēc es bez sirdsapziņas pārmetumiem kādā brīdī tu kādam kļūsti nērtāks, tu izskaties pēc kaut kādas divas, kas tagad pasaka, nē, es ieradīšos tikai 11. Ja? Bet praktiski tev ir jāliek tā savu labbūtību. Un man tāds liels mērķis to šajā gadā saglabāt, darīt tāpat, ir liela mērķi uzstādīti, bet tā kā izdzīvot to, nevis izdzīvot, bet dzīvot, piedzīvot, nevis, ka tu dienas beigās, kā es visu paspēju izdarīju un tikai no rīta pamosties. Tāpēc tev visu nepaspēja tik nāk klāt. Jā, tāpēc lēnāk, ja tu saki arī, es varu tagad arī vienā projektā bija, es teicu, labi, bet es redzu, ka mēs varam, lai es paspētu izdarīt tā kā lai mēs izdarām, visu apkalpoju, tas būtu aprīlī, mēs noslēgtu. Un es jau pati jūtu, man jau tur īci jau gribas teikt, nē, mēs varam, reku 4 dienās 7, es varu, es vienkārši saprotu, nē, un galvā tev ir, un tā ir tā balss, kuru tu ietrenē, kuru tev saka, tiešām tagad teiksi, un tu vienkārši pasaki to un klusē. Vai arī ļauj, lai nogaidīt, vai neiedot pauzi. Tie cilvēki atrod risinājumu. Viņi arī paši saka, aprīlis, baigi ilgi, vai ir kāds cits variants, un tad tu atrod savādāk. Un tas ir tas mērķis, un man tā balss, kur arī es iepriekš arī saku, un jebkurā iespējams situācijā to var sev pielāgot. Tu saproti, kas tev nekalpo kāds ieradums, man nekalpoja ieradums vienkārši darīt. Filmēt epizodu, uzlikt uz pauzi visas kameras un nolikt histoloģijā vienkārši eksāmenu atbildēt un iet tālāk filmēt, kad tu tā pats atskaties, liekas, tas nav tā kā līdz galam ok, un ja tur citi kāds teiks, taču mums tur visi, tur vecāki, reku, kas bija. Jebkurā gadījumā fizioloģiskais ķermenis ir viens. Tieši tā. Vienalga, ko citi teiks. Man, es esmu saņēmusi savā virzienā atkal tu tievē. Priekš kā, jā, es atkal tievēju, jā, šoreiz man izdosies. Jā, tieši tā. Un man nav mērķi, es gribu sasniegt tos 90 kg. Jā, un to arī sasniegs. Bet tas nav tas mans mērķis.
es gribu izbaudīt šo ceļu. Tā kā es gribu arī baudīt to, justies labi pa ceļu. Nevis ciesties, un tad, kad sasniegšu 90, tad atlaist slūžas un atnāk viss atpakaļ. Jo tas jau, kas arī tev bija decembrī, ko mēs runājam, ko tu arī pati teici, ka tās bija nēti dzirdēt, un es tev arī to teicu, tikai tāpēc, ka es sapratu, ka tu to varēsi uzklausīt, ka tas, ka tev ir arī tā atbildība, un iespējams, tu arī teici, es neesmu gatava runāt par svaru, jo manā galvā tie 7 kilogrami tajos 2 mēnešos bija tāds, wow, nu šis ir tik daudz. Un iespējams tas pierastais, ka nebūs 7, būtu licies, ka tur vajag kaut kāds 15 kaut kādi komentāri, kas varētu nākt. Un tava atbildība pret satura veidošanu un pret to, lai tur būtu, visi mēs varam, tāpat nokāva vēlmi kaut ko iespējams darīt. Un iespējams iztraucēt. Ļoti daudz, vēl viena tāda spēcīga atklāsme par šiem 3 mēnešiem. Neticās, vienkārši madara, wow, vienkārši man jau ir aizmirsies. Tā pirmā grūtība jau bija atteikties no tiem saldumiem un našķiem, kas ir principā, wow, cik milzīgs darbs, ka man joprojām tas izdodas. Un to gan es pieturu kā disciplīnu, ka es tomēr atsakos, tāpēc, ka es zinu, ka kā atkarība man gribēsies, ka es varu attiekt atpakaļ. Un tā īstenībā jebkurš, piedod, es tev ātri iestarpinu, ka jo tu vairāk ēdi saldumus, jo tev vairāk gribēsies. Tas ir fizioloģiski, ir baktērijas saharolītiskās vēdrā, kuras to prasa, prāts dabū laimes hormonu, un tā šeit es aprakstu gan alkoholismu, gan smēķēšanu, gan azartspēles, principā arī sports un seks, tajā arī ierakstās, bet tie varbūt nebūs tik kaitīgi, to tev pie 2 pēdējie, ko darīt regulāri. Un tiešām varbūt es jau pateiktu, tas tāpat kā alkoholiķis, piemēram, labi, es tur iedzeršu tikai bišķiņu, tur maziņu, nedzeršu tur tik daudz maziņu, vienā brīdī tas maziņš aiziet uz to, ka tas ir atkal daudz. Bet kad tu vienu atkarību izslēdz un tev viņš iznāk kaut kur citur ārā. Nevajadzētu būt. Ja to apzināti, tu saproti, kāpēc tu to dari, un tu esi atradis veidu, kā aizstāt, ar to mēs arī ar tevi strādājam, ka tā ir meklējām, tajā emocionālās ēšanas aplī, kurā brīdī kas notiek, kāpēc tu ēdi, kāpēc tajā vakarā tas saldums. Tavā gadījumā gan daudz atrisinājās ar tas, ka tev pilnvērtīgs maltītis pietrūka vienkārši. Viņš tik vienkārši. Tik vienkārši. Ja tu skaties šo kā pirmo epizodi, tad vienkārši izrādās, es sarījos tos saldumus, jo es nepēdu pusdienas. Vai pāēdu pusdienās zupu, kas nav pilnvērtīga maltīte. Kas tad ir pilnvērtīga maltīte? Tad mēs atkal atgriežamies uz kādiem pamatiem. Tā kā reizrēķins. Tu vienkārši Un vēl par ko es vēl domāju, man gribas pateikt tās lietas, ka mēs tiecamies iet uz dārgām procedūrām, uz, tiešām, manikīru, pedikīru vai kaut ko, vai kādas lietas, tu rūpējies par sevi. Bet patiesībā, ja mēs paskatāmies, vai tu dzer pietiekami daudz ūdens, vai parūpējies par to, ka tu izgulies. Un to saku es, kurai ir zīdainis un vēl 2-gadnieks, es arī domāju pie tā, es varu izgulēties, ne visas naktis, bet, ja es pie tā piedomāju, ka es aizēju gulēt 8 vai 9 kopā ar meitenēm, ka es tad arī savācu tās 8 stundas, un tas ir mans labākais, ko es šobrīd varu. Un tad man ir spēks darīt tālāk, tad man ir spēks padomāt par brokastīm, vai es šodien pāēdu, un es šodien vai gudrā saka, šis mums varbūt, ka tev ir fāstings, ka tu ķersies klāt, un tas tāds brīži arī var būt. Bet es tūlīt pāēdīšu, un tā kā, ka tu pie tā piedomā. Tu apzinies, saproti, šobrīd nav bijusi pirmā ēdienreize, būs pirmā pilnvērtīgā. Tātad mēs skaidrs, ka 3 mēneši īstenībā pat ir tie grūtākie. Jo pirmais ir uzvaras, visi aplaudē super wow, kāda rezultāta, otrais ir tā, tagad nenotiek tik ātri, ir kritums, vai es spēju turpināt tajā brīdī, kad nav. Tad tu turpini, ja tu izlēmi, es tomēr turpināšu, 3. mēnesī jau viss sāk nostabilizēties, jau ieviešu kā ieradumi. Lielākoties arī tas, ka tas atskaites punkts kādam tiešām spēlē lielu lomu. Man ir ļoti svarīgi, kad es varu ar tevi aprunāties, un kad tu man saproti, un kad tu man iedod kaut kādus uzdevumus, un ka es zinu, ka es pēc tam ar tevi to pārunāšu. Mans ierosinājums piedāvājums ir sekojošs, ka mēs iečekojamies reizi mēnesī, tad nākamā reize būtu 11. februāris, bet ar vienu nosacījumu. Vai tu esi gatava šādam ultimātam? Tas nosacījums būtu tāds,
ka nav sliktu rezultātu, ka tu nepārdzīvo par to, ja nav kaut kāds tas kilograms. Nē, es nepiekrītu, jo tad man atkal būs atslābums. Vai ka tu uzticies procesam, ka mēs iečikojamies, mēs ejam uz to tavu mērķu, tam 90 kilogramiem vēl joprojām. Tomēr, jo 2. mēnesī, to jau arī teicu, no manas skatu punkta nebija slikts rezultāts. No manas skatu punkta bija, viss notiek pēc plāna, viss ir normāli, saprotami, viss notiek. Pēc tā, bet mēs nevarējām, tu jau biji tajā brīdī, kad tu uzkāp uz svariem, tev aizgāja brilles virsū. Es principā neko varēju vairāk neteikt, tajā brīdī es varēju teikt, es tev iedošu brīdi. Man reāli tev vajadzēja iedot nedēļu brīdi, lai es to vispār sagramotu, to šoku. Es negaidu, ja tu man teiktu tā, ka tā būs, es jau nezināju, ka man tā būs. Jā, to jau īstenībā nevar, to fizioloģisko ķermeni nevar paredzēt, katrs mēs esam individuāli. Bet tomēr, ka tu seko līdzi uz tiem svariem, mēs arī uzliksim tos uzdevumus, kas būtu no manas puses, pie kā mēs piečakosimies 11. februārī. Bet ja mēs uzkāpjam uz svariem, un tur 11. februārī, ir -1 kilograms, vai es nezinu uz vietas, ka nav tev tāds... Cik slikti. Praktiski tas varētu būt, ka es tev pat arī šobrīd teiktu, ja nepārdzīvo savas emocijas, neizrāda, nē, tas nav tas. Mēs mainām kodu, mēs trenējam savādāk. Jo ietrenēt savu prātu var visādi. Var ietrenēt to, ka visi slikti, lietus līst. Tur, principā, var ietrenēt viņu domāt, tad to programmu uzstādīt, kādu vien mēs gribam. Man jāstrādā ar šito. Jā, un tāpēc es tev pat gribu teikt, paņem nost to, kāds nebūs. Ja? Un arī tie, kas šeit arī skatās, lai nav tas atbildība, mēs noņemam, apstipriniet, lūdzu, komentārā, ka Kristīnai noņemt atbildību tieši par svaru, jo visu to, ko tu stāstīji tagad iepriekš, tas ir vienkārši tā kā raksta treneru grāmatās, tas, kādam ir jābūt rezultātam pēc 3 mēnešiem cilvēku domāšanā, apziņā un džinsu biksēs. Come on. Ja? Tāpēc, vai mēs varam vienoties par to, lai arī tev būs tā sajūta tāda, bet tu runās tai savā izdomās, kāda tā balss ir, ja? Kāds vārds ir tur tai balstiņai, un teiks viņai, kurš mēs neejam atpakaļ, tas nav tā, kā tu saki, ir labi. Nav tā, ka tu man saki, ka šis ir galīgi garām. Varam? Jā, tas ir man šī gada mērķis, pamanīt to, ko es jau daru, būt iecietīgai pret sevi. Bet ejam nosvērties. Jā, tas ir skaidrs. Ko mēs tikko izrunājam, būs nosvērties. Bet tas vienalga galvenais tik svērts, jā? Nē, mēs nosvērsimies. Man arī liekas, ka tiem kilogramiem ir jābūt, bet vienkārši tas nevar būt tā galvenais. Kā galvenais mērķis. Mums ir citi galvenie punkti un tie kilogrami. Tas ir arī tas, kāpēc es Instagramā tagad neatklāju, cik tad ir tas svars, jo tur jau viss ir kārtībā. Bet vienkārši es gribu ņemt vispār sabiedrībā. Man ir misija noņemt šo kilogramu slogu nost. Un vienkārši, ka mēs to noliekam fonā. Tev ir citas svarīgas lietas, ko tu iegūsi no šī. Un īstenībā pat arī tā praktiski grib redzēt uz sevis tieši tā, vai es varu aiztaisīt bikses, kuras es nevarēju aiztaisīt. Mēs sākumā nomērīsimies centimetros te patās, es domāju, tad uzkāpsim uz svariem. Es paņemšu savu mērāmo. Tā kā man dāls vienmēr arī. Ļoti labi, jā. Dāls vienmēr parādi. Paldies, ka jūs skatāties. Mēs augam vlogā un mums ir palīgi. Jā, jo savādāk būtu šitā apmēram tagad. Bet ieelpo un izelpo, jā. Paaugstīnā var, bet apenēs nē. Jā, šim te mērī. Jo pēdējais posts ir apakšveļā, bet tagad nerādi. Mēri tā, lai ir mazāk. Galvenais, ka es ievelku vēderu. Kas tas ir pa ieradumu? Tas īstenībā ir ieradums, kur vajadzētu izslēgt, jo tu sasprindzini visu ķermeni. Un tas vispār rada stresu arī kopumā. Vajadzētu vienkārši ik pa laikam. Tāpēc, ka jāatcerās elpot, vai ne? Vienkārši 16. oktobrī sākām, un tas pirmais mēnesis vilkās vienkārši. Viņš tā vilkās, man likās tik ilgi vēl pie viss, un tad mēs jau tādā finito vienā nogriezienī, teiksim tā. Tā bija kādam džinsā. Katrīnīte tik paši nogulē, mocīt. Mēs tagad varam iet uz to svēršanos. Bet es pastīšos tūlītās, lai es varu... Man no kilogramu svēršanās nevar. Mēs sveramies toaletē tāpēc, ka vajag to virsmu līdzeno, jo šeit ir skaists paklājs. Tāpēc mēs ejam toaletē svērties.
Tā, nāc līdzi. Labi, viņš novērīja. Ak, Dievs! Es esmu tik laimīga, Madara, jo es tev tūlīt pateikšu, kāpēc. Bet izējām varbūt no to? Izējām no to! Kāpēc man nav pārsteigums, man svarīja, jo es pie ģimenes ārsta svaru. Viņi man paprasīja, kā ar svaru, man bija tāds, pastīsimies. Man ģimenes ārsta lika svērties, es pat negribēju. Es gribu jums parādīt kaut ko citu. Tā, noliekam Katrīnīti šite. Ja man millīti. Atceries šo dokumentu? Mātes pasi. Tātad mātes pasi svarīgākais dokuments grūtniecības laikā. Un tātad, kas ir noticis? 21. februārī 2023. gadā pirmo reizi, kad biju iečakoties ar Katrīnu, ka esmu gaidībās, grūtniecība 13. nedēļa, mans svars bija 103 kg. Skaties, mārts, tā kā viss, 11. augusts, kad viņa vēl nebija piedzimusi, 121 kg, kad viņa piedzima, man bija 125. 4 dienas pēc tam bija 117. Un tagad man ir 102 kilogrami, kas nozīmē, es esmu tikusi svarā savā pirms Katrīnas svarā. Superīgi. Pat vēl zem tā mazliet. Wow. Un tas ir tikai 3 mēnešu laikā. Jā, man jāatrod otra mātes pasa, kur es biju ar Elizabeti, tur bija tie 90, bet tā kā, wow! Jā, tā ir attieksme, superīgākā. Un es tev arī pateikšu centimetrus, jo pagājušajā reizē, tad, kad tu uzkāpsi tiem svariem, tos centimetrus es pat varēju vairs neteikt. Tev jau bija, tā jau viss jau. Es esmu tik laimīga. Tātad no pirmās dienas, ka mēs 6. oktobrī mērījāmies dibena apkārtmērā, kas arī, ko tev saka, tavi džinsu bikses. Tā tad ir -10 centimetri. Wow. Jā, tā tad mēs paskatāmies tūlītās, kur man palikt. Tas, ko es daru, arī mēdzu pielikt tos 10 centimetrus klāt. Mēs esam malacītas. Ir 10 centimetri, ir šitik, un mēs tā kā pieliekam reku tev pie dibena vēl klāt. Tas ir mums nonācis nost. No vēdera ir -7 centimetri. Šeit, plus šitik. Wow. Tas tiešām ir tik efektīvi pastīties, cik tas ir. Un viduklī ir -11 centimetri, tā kā šajā vidukļa zonā. Tas, kas ir, principā Katrīnas te, šis te. Tas, kas arī notiek ar vēdera zonu, tur tie mērījumi, jo vēders arī tur ir āda, kas ir palikusi, un viņš paliek tā kā zemāk, un tajā brīdī, ja es mērīju vienā vietā, tad tā ir āda, kas tur citā vietā, tāpēc tas vidukļa zona, tie 11 centimetri, tas ir tāds 7 centimetri, ļoti daudz arī tajā vēdera apkārtmērā, bet tas, ka te viduklis, tā ir tāda stabilāka tā kā vieta, tā, tas vēders var mainīties. Tātad kājā -8 centimetri, tātad šitik te, tu vari tā iedomāties, ka bija šitik te lielāka tā kā tā kāja kā iepriekš. Un rokā -5 centimetri. Wow. Roka bija 5 centimetri. Mēs nemērījām kaklu, kas ir, diemžēl. Paldies tev, bez tevis. Man tā kā tevis, tu jau mati to visu. Nē. Paldies tev, jo tu man māci to domāšanu, tu māci to cieņu, mīlestību pret sevi, to, ka var dzīvot tā, ka var ar bērniem arī iemācīt, ka bērniem nodot to mesiģu. Un vienkārši man tik ļoti patīk, ka tevi sadarboties. Man prieks, ka mēs turpināsim tādu satikšanos, jo 11. februārī, kā štikas būs jāieplāno. Jo svarīgi jau ir atcerēties arī vienmēr, ka, un to tu kolosāli arī māki izpildīt, ka treneris ir kā gids vietai, kurā tu jau dzīvo. Tā kā tev nav jāsaprot cilvēkiem, ka tad tagad man jāmaina viss. Jā, tu saproti, šajā vietā es dzīvoju, man ir 2 bērni, man ir jāpielāgo, jāsaprot, kā tagad notiks treniņi. Es netaisos tagad izmainīt no savas dzīves to, ka es braukšu uz tikšanām uz Rīgu, vai tu tad saproti, tagad es visu, Un tas ir tā panākuma atslēga, ka, saproti, es integrēšu savā ikdienā to treneri maksimāli sev pielāgojot. Tālūk, tā kā
Es esmu ļoti priecīga, tie rezultāti ir tiešām kolosāli. Jā, tātad -7 kg centimetros nonāca ļoti daudz nost, un mēs jau ar tevi arī runājām māmiņai pēc bērniņa dzimšanas, tad var izvēlēties, nu, nevis izvēlēties, bet tas ir vai nu vienā virzienā, tu padodies tam, kas notiek, vai tu tomēr saproties likšu rūpes arī par sevi, un tu tomēr turi kontroli. Un ja jūs man teiksiet, ka hei, bet man vēl citi uzraksta, bet zīdot taču nāk nost kilogramu. Man nenāk. Es ar Elizabeti nekur netiku. Tā kā man bija šis gads vai cik laiks. Elizabetei bija gads. Un tā kā man nenonāca nost. Jā, tas ir man tik joprojām bija, un es paliku stāvoklī ar jau pāris 100 kilogramiem. Tā kā tas ir super man ir individuāli. Centimetri, točno zīdot īsti tur baigi, protams, krītoties svaram nākrīt centimetri nost, bet tas ir super individuāli. Ir sievietes, kuras arī baro ar krūti, bet tāpat tas svars ir kāds ir. Tas ir atkarīgs, kā tu paņems kontroli par savu ikdienu, vai tu atļausi nākt klāt, vai tu atļausi krist tajā bezmiega, es pat negribu viņu teikt, slazdā iekšā. Un to es paņēmusi uz to pusi, kas kalpo. Tādā upurī, kad vienkārši nevērti sev uzmanību. Vēršam uzmanību uz sevi, un ja man izdodās, un man tas ir ļoti grūti, jūs redzat, ir visādi augšas un lejas, bet es patiešām tā domāju, ka ja man izdodās, ka tas izdosies arī tev. Tieši tā. Tiekamies, mums būs vēl pēc mēneša. Jā, pēc mēneša.